Apskatīsim Jesejas 56. nodaļu 1. pantu līdz 8. pantam. Tā saka tas kungs: sargieties un turiet taisnību, jo tuvu pienākusi ir mana pestīšana, lai īstenotos un mana taisnība, lai kļūtu skaidri redzama. Mēs mēģināsim visu to noskaidrot, jo šie ir daži diezgan plaši un dziļi apgalvojumi. Bet atkal, ja jūs ļaujat saviem prātiem sākt saprast faktu, ka viss, kas tika darīts un tiek darīts, vienmēr ir bijis Izraēlas labā. Jo šī tauta neizvēlējās Dievu. Visas lietas, ko jebkad ir darījis Dievs, patiesībā ir bijušas paša Izraēla ierindās un nekad nav ārpus tās. Vai tu saproti? Tā ir klausieties, jo tas ir svarīgi, pirms dodamies pie Jesejas. Dievs būtu varējis uzmodināt un dzemdēt pagānu mesiju. Jūs sakāt, nē, viņš nevarēja, jo svētie raksta saka citādi. Un tas ir pareizi, jo vārdos to saka, bet atcerieties, kaut ko, ko Dievs var darīt, visu, ko viņš vēlas. Citiem vārdiem sakot, viņš būtu varējis pārīķot rakstos par pagānu mesijas atnākšanu, bet to nedarīja. Patiesībā mesijam Jēzum bija jānāk tieši tā, kā Dievs paredzēja. Vai nav tik lieliski, ka vecais pravietis to izdarīja pareizi? Āmen, ka viņš nepievienoja un neatņēma no tā, ko Dievs lika viņam paredzēt. Kad Dievs viņam vīzijā jautātu, ko jūs redzat, pravietis atbildēt, es redzu to vai es redzu to, un tas ir viss, ko viņš runātu. Bet jūs ievērojat, ka Dievs saka darīt to, ko viņš palaida. Viņš to visu saglabāja ģimenē, vai jūs dzirdat, ko pravietis saka? Diemžēl baznīca uzskata, ka Dievs svēto garu devis tikai pagānu baznīcai. Jūs esat daļēji nepareizi un zināmā mērā nepareizi. Patiesība ir tāda, ka ja tas, ko pravietis jums māca ar Dievu vārdu, kas nenolīdzami ir patiesība, tad patiesībā pagānu vai pagānu baznīca pilnība ir Efraims. Un ja patiesībā Dievs deva svēto garu Efraimam, tad mēs esam liela daļa no tā. Visa pamata izpratne ir tāda, ka nekas netika dots ārpus ciltīm, un vienmēr tika nodots, ja vēlaties jūdaismā. Tas viss ir saistīts ar to, kā teica pravietis. Lai gan Pāvils kļuva par kristieti un runāja citās valodās ar svēto garu, viņš joprojām bija ebrejs. Viņš nekad nav pateicies būt par vienu. Viņš nekādā gadījumā nav noliedz faktu, ka ir ebrejs. Viņš vienmēr sludināja savu ebreju, neskatoties uz dažiem rakstiem, kurus atkal pravietis cer, ka viņš ir noguldījis jūsu labā. Ja neesat to izdarījis, atgriezieties un studējiet Pāvils un bauslību, jo tas attīrīs jūs prātu no nepatiesības, ko baznīca jums ir mācījusi. Pāvils nebija pret jūdismu vai bauslības ievērošanu, tā arī Jēzus. Patiesībā viņš teica, turiet manus baušļus un viņa baušļu, jo viņš ir daļa no tēva, kas ir vienīgais dēls ar svēto garu, kas viņam tajā laikā bija, kā vēl viens ierakstīts Pāvila evaņģēlijos. Āmen. Viņiem nebija nekāda iemesla tur atrasties. Tagad ejam pie Jesejas. 51. sastās pantas, 1. pants. Tā saka tas kungs, sargiet tiesu un uzturiet taisnību, jo tu ir pienākusi mana pestīšana, lai īstenotos mana taisnība, lai kļūst skaidri redzama. Svētīgs tas cilvēks, kas to veids, un tas cilvēka bērns, kas pie tā turas, kas iet uz sabatu un to nepārkāpj, un kas savu roku pasargā no ikviena ļauna darba. Ņemiet vērā divas lietas, par kurām viņš runā. Pirmais, kas neļauj sabatam to piesārņot, otrais pasargā savu roku no ļaunuma. Sabatā ir kaut kas, ko mēs esam redzējuši kristiešu pasaulē vai kristiešu kopienas spēlē. Ka sabats ir noteikta veida kults uz visu pārējiem zem saules.
Dieva patiesībā pārpratums. Pravietis jums pateiks, kā viņš teica ministriem, ka Dievs mūs deva 6 dienas nedēļā, lai darītu to visu, ko jūs vēlaties darīt. Bet 7. dienā jūs to nedarīsiet, lai tas būtu svēts viņam. Lielākā daļa no mums joprojām nevar aptvert domu, ka Jēzus vai Pāvils ievēroja sabatu. Un patiesību sakot, viņš ir teicis, tu ievēro manas baušas, bez šābām caur daudz aprēķināto teoloģijas gudrību, ka tas bija paredzēts tikai ebrejiem. Tagad tas ir, ko pravietis jau ir aprakstījis caur svētiem rakstiem, ka ja tu esi kristietis, tad automātiski tu arī esi ebrejs, kas to nevar noliegt. Ja jūs esat ar garu vai asinīm, tad Dievam nešķiro vienā vai otrā veidā. Un pravietis mums pierādīs, ka tās ir absolūts fakts ar Dievu vārdu. Tas nepadara nekādu nevienlīdzību pret Dievu. Faktiski, lielākā daļa no tā griežas apkārt ap Iesejas 56. nodaļas 2. pantu, sakot, ka mums ir jāturas prom no to nepiesārņošanas un sargā viņa roku, lai tas nedarītu ļaunu. 3. pantā teikts. Svešinieks, kas turas pie tā kunga, lai nesaka, tas kungs droši vien mani izslēgs no savas tautas vidus, bezdzimuma cilvēks, lai nesaka, es esmu tikai no kalts koks. Jo tā saka tas kungs, bezdzimuma ļaudīm, kas ievēro manu sabatu, izvēlas to, pie kā mana patika darīt pēc mana prāta un to manu derību. Tagad pravietis apsteidz sevi, jo aizmirsa šo rakstus, par kuriem viņš gatavojas runāt. Bezdzimuma cilvēki, kas Izrēlā bija svešinieki vai svešinieki, nebija ebreji. Bet tas, ko Dievs saka šajos rakstos, ir tas, ka ja viņš nāks un ievēros savus sabatus, to viņš darīs viņu labā, kas ir izklāstīts no 5. līdz 8. pantam. Tiem es došu vietu savā namā un savos mūros došu tiem vārdu, kas labāk kā dēlu un meitas. Mūžīgu vārdu, kas netaps izsāsts. Pat viņiem es došu savā namā un savā sienās vietu un vārdu, kas ir labāks par dēliem un meitām. To nedrīkst nogriezt. Bet svešinieks, kas turas pie tā kunga, kalpo viņam un mīl viņa vārdu, lai būtu viņa kalpi, kas stingri ievēro sabatu un tur manu derību. Par to es vedīšu uz savu svēto kalnu un iepriecināšu savā lūkšanu namā. Viņu dedzinamie upuri un upuru skaits tiks pieņemt uz mana altāra, jo mans nams tiks saukts par lūkšanu namu visiem cilvēkiem. Tas kungs Dievs, kas pulcina Izraēlu atstumtos, saka, tomēr es sapulcināšu pie viņa citus, izņemot tos, kas ir sapulcēti pie viņa. Tagad jūs saprotat, ko viņš saka, kas ir atstumtie. Ziemeļu karalisti, ko mēs saucam par Izraēlu. Viņš teica, es viņus savākšu atpakaļ, lai viņi būtu trimdinieki. Atkal no svētajiem rakstiem mēs redzam, ka viņi tika izcīti šīs pasaules 4 stūros, un viņi vairs nebija pazīstami ne pēc mēles, ko viņi runāja, ne pēc reliģijas, ko viņi ievēroja. Viņi bija nepazīstami, un neviens nevarēja pateikt, ka tu esi ebrejs, vai tu esi tas, vai tas, tu esi tas. Bet kā mēs atklājām, viņš tagad sauc Efraims, un Efraims sāk savākties nevis tāpēc, ka kāds viņiem būtu teicis, un tas ir tas, kas ir svarīgi saprast. Jo nav nec iemesla, nec saņemt to, kas šķiet jauns. Evaņģēlijs nepavisam. Mums ir svētais gars, kas mūs vada un vada visā patiesībā. Kas vēl mums var būt vajadzīgs? Patiešām nav svarīgi, ko mēs prasām un kas mums nav vai ko mēs varētu darīt. Bet patiesībā Dievs teica, ka viņš pulcēs Izraēlu atstumtos. Kā jūs domājat, kā viņš to paveiks? Sūtīt jums vēstuli pa pastu? Nedod Dievs, bet runājot uz cilvēku sirdīm. Viņš šodien dara tieši to visu uz šīs zemes.
Un tas ir iemesls, kāpēc pravietis atkārtoja jums to, ko viņš teica iepriekš. Jūs varat to saukt par pravietošanu vai kā vien vēlaties. Šī būs pēdējā un lielākā svētā gara kustība, ko šī zeme jebkad ir redzējusi, ar Efraimu un Manases pulcēšanos pa tautām, kas pulcēsies, un šīs divas nojas atkal kļūs par vienu. Tas ir tas, ko Dievs teica, un tas notiks uz šīs zemes. Bet mums ir jāapzinās un jāpieņem fakts, ka ir arī citi, ko Dievs atnes pa ceļu. Tātad jūs saprotat, ka ne visi būs Efraima vai Manases pārstāvi. Realitāte ir tāda, ka tam nav nekādas atšķirības. Kāds saka, tas nedara nekādu atšķirību, āmen, vai Dievs pret jums izturēsies savādāk vai ne? Ja ne, man šķiet, ka jūs varētu iegūt labāku piedāvājumu. Pēkšņi jūs atklājat, ka esat ebrejs, bet vai jūs esat atvēris uzsvaru, ko Dievs ir licis uz sabata? Kā tas tiek izrunāts ebreju valodā un kas to nepiesārņo? Kas ir no pīkdienas saulrieta līdz sestdienas saulrietam? Vai jūs to sapratāt savā dziļākajā būtībā? Dievs uzlika lielu svaru 7. dienā. Tad kāpēc to tur ievērotu? Kāpēc kādam kādreiz vajadzēja tā būt? Tas ir tikai tāpēc, ka acīm redzot par sabatu ir kaut kas apslēpts un noslēpumains. Ir noslēpums, kā to paturēt vienu dienu, kad Dievs savā atpūtās un teica, ka lūk tā ir svēta. Tajā ir kaut kas neatverams. Mēs esam cīnījušies un faktiski fiziski cīnījušies caur gadiem un paudzēm baznīcās vai sinagogā tieši šajā dienā. Dievs nevēlas, lai mēs izstrīdētos un lemtu vai pat balsotu par to, vai mums vajadzētu ievērot sabatu. Dievs teica, ka tas tiks saglabāts viss šīs zemes paudzēs, tāpēc tas ir ļoti vienkārši. Ja mēs uz to raugāmies tiešā izteiksmē un pravietis domā, ka tas ir vienīgais veids, kā mums vajadzētu, patiesība ir tāda, ka ja mēs neievērojam to dienu, kuru Dievs ir atvēlējis kā svētu, mēs to piesārņojam. Un ja tas ir kaut kas svēts, vai jūs varat iedomāties, kā tam vajadzētu būt Dievam? Vai jūs savā prātā varat reģistrēt to, jebko, kas varētu izskatīties vai justies svēts? Nu, pats Dievs ir svēts. Viņš teica, es esmu svētais. Dievs, es esmu svētais. Nav grēka, ko satura Dievs. Viņu vai visu viņa valstību nav piesārņotāju. Tātad ir kaut kas attiecībā uz cilvēku. Vai jūs un es, kas ir līdz mums regulēt savu dzīvi mūsu sabiedrībā, lai uzskatītu, ka kaut kam nav nozīmes, vai ir jābūt sabatam, vai ne, vai citādi? Vēlaties to nosaukt, mums tas nav vajadzīgs, jo mēs bijām atbrīvot no bauslības. Kā apostols Pāvils mums teica, kā jūs zināt veco derību ar dusmīgo Dievu, un tomēr Dievs nemitīgi saka, turiet to svētu, jo tas ir viens no 10 baušļiem, bet kaut kā mēs baznīcā godām tikai 9, vai ne? Un tomēr šajās pēdējās dienās tas atkal ir pilns. Pravietis uzskata, ka tas, ka mēs ar laiku uzzināsim, ir viens no iemesliem, kāpēc ebrejiem ir bijuši tik veiksmīgi. Viņi ir visveselīgākie un bagātākie cilvēki uz šīs zemes. Tās ir galvas un nekad nav asti nekam citam, bet tikai tiem, kas uztur jūdaismu. Mēs nerunājam par pagānisko ebreju, kas apgalvo, ka ir ebreji, sakot, kungs, es vēlos visas tavas svētības, jo esmu asins ebrejs. Tikpat labi viņš varētu nolikt no tilta. Tas nav veids, kā nākt Dieva svētības. Tās notiek ievērojot tos pašus baušļus, kurus mums lika godāt kungs Jēzus. Bet redziet, ebreji, tiem paklausa un ir liecinieki, cik veiksmīgi viņi ir. Vai tas varētu būt tāpēc, ka viens no lielākajiem uzsvariem uz ebreju ir cienīt 7. dienu, ko Dievs ebreju valodā sauc par sabatu? Lai mēs to godinātu un saglabātu svēto nozīmi, nepiesārņojot to, neievērojot to, vai jūs domājat, ka tam ir kāds sakars ar to,
kāpēc viņi ir tik veiksmīgi šajā pasaulē. Pravietis uzskata, ka mēs ar laiku uzzināsim, ja ne dienā, kad stāvēsim Dievu priekšā, kas varētu būt viens no galvenajiem iemesliem viņu pastāvīgajiem panākumiem. Tas nav tāpēc, ka viņi ir gudrāki par citiem. Ebreji senči ir saņēmuši Nobela prēmiju, veidojot 22% no visiem individuāliem saņēmējiem visā pasaulē laikā no 1901. gada līdz 2012. gadam, un veidoja 36% no visiem saņēmējiem ASV tajā laikā paša posmā. Vai arī Dievs viņus mīl labāk nekā jebkurš cits, kas ir cienītājs par personas? Nē, viņi vienkārši darīja to, ko Dievs pavēlēja, un skaidri teica: turiet manu sabatu, nepiesārņojiet to, turiet to svētu visas savas dzīves dienas, visās paudzēs. Un tur ir visdažādākie solījumi, kas to papildina, un tomēr kaut kā mēs, kā baznīca, uzskatījām, ka ebreji ir tādi stulbi, jo viņi nespēja saskatīt kā dienā, ka Jēzus ir Mesija. Pēc tam mēs secinājām, ka mums tas viss vairs nav nekas, un nāca klajā ar stulbu nosaucot par aizstājēju teoloģiju, bet pravietis jums pateiks, kad runājat ar dažiem no šiem pareizticīgo zēniem un meitenēm, jūs uzzināsiet, ka viņi domā, ka kurpi atrodas uz otras kājas. Viņi skatās uz mums un kratā galvas. Ziniet, viņi skatās kristiešu raidījumus, jo viņiem arī ir televīzija, un smējas par to, kā mēs sūtām naudu tām lielajām nacionālām ministrijām, un joprojām ir tikpat nabaga kā pirms to nosūtīšanas. Viņi zina, ka labklājība nenāk tādā veidā, un tomēr viņiem nav svētā gara vadības. Un viņiem noteikti ir Jēzus vārds, spēks un autoritāte. Kā jūs domājat, ka viņi zina, ka lai gan mēs esam pietiekami stulbi un ķeramies pie katras salmiņa, ko varam, tas ir ātri un vienkārši? Ja ir bez problēmām uzrakstīt čeku $1000 vērtībā, ja jums ir tāda nauda un nākamnedēļ kļūt par miljonāru, to darītu visi, vai ne? Bet mēs atklājam, ka tas nedarbojas. Nosūtīt jums dīmanta gredzenus kādam vecam zēnam, un viss, ko viņš dara, ir iekasē un dodas ceļojumā uz ārzemēm, brīnišķīgi pavadot laiku uz jūsu rēķinu. Patiesībā par to, ka esat tik lēticīgs, un tomēr mēs turpinājām to darīt. Darot to, neredzot nekādus rezultātus, un joprojām nedarām, kā mēs runājam šodien. Bet tagad Dievs aicina Efraimu tā, kā viņš ir tas, kam jānotiek. Tad ir jābūt nenoliedzamam pamatam, kas likts uz Jēzu, lai mēs varētu atgriezties un izsekot soļiem, lai saprastu, kur mēs palaidām garām Dievam. Mēs ļaudis esam to pamanījuši, un pravietis ir šeit, lai mums pateiktu. Mēs to darījām, jo mums vajadzēja būt daļai no Dieva.